Mani sauc Oksana, un es biju uz make-up kursiem pie Sanitas, Barona ielā, Rīgā. Pirmkārt, man liekas, ka visiem obligāti jāiet tas apmācības, jo mēs daudz ko zinām, bet it kā arī nezinām, jo, kad mēs atnākam, mēs saprotam, ka mums daudz ir kosmētika, kas īstenībā mājās, tiešām viss ir, kas vajadzīgs, bet kā to, mēs liekam par to tehniku vairāk, kā tiešām ir kaut kāda tehnika un ir kaut kādi principi, kā to izdarīt, lai, dabūt tādu vislabāko rezultātu, teiksim, tādā ziņā. Man liekas, ka tas laikam tās atkārtošana, kā obligāti jākop savu ādu, mēs steidzamies, skrienam un par sevi tā kā maz rūpējamies, un tad visu ar tonālu nevar noklāt, tā kā tas laikam jākop, un tas kopšanas paradumi sev kaut kā jākultivē, ka mums par sevi jārūpējas. Otrs, laikam, man bija konkrēts jautājumi, kā ir kaut kādas lietas, ko gribos uzlabot savā make-upā un kā izcelt kaut kādas zonas sejā un kā, un tas, man liekas, ļoti labi var, jo tas kurs ir tas privātais, tu atnāc un tev ir konkrēti jautājumi, var dabūt atbildes. Ir ļoti forši, un es visus uzrunu tiešām nākt un nebaidīties, un laikam tam, nav vecuma tiem kursiem, mēs kaut kā varbūt domājam savādāk, bet man liekas, vispār sieviešu kompānija ir vienmēr fanta. Pasniedzēja man ļoti patika, un es uzskatu, ka vajag tādu arī enerģiju, lai to stāstītu, lai foršāk to izstāstītu, tā liekas tā rutīna, bet viņa īstenībā nav. Un jā, pasniedzējas stils man ļoti uzrunāja, jo man likās, ka tu ir brīžam, ka tu domā, ka tu nezini, un tad profesionāls nāk, un tad, ko tu tur jautāsi, tur ir visas kārtības, bet, cilvēks ir cilvēks, jā, un man ļoti patika tā pieeja, kā, meitenes, mēs jau saprotam, kā jādara un ko mēs nedaram. Tagad man patika, tas ļoti ir realistiski, tā kā. Es obligāti iesaku, un man liekas, ka tas ir tas vispār sievietēm, tas ir tādu, man liekas, ka tas vispār ir noteikums sievietēm, jo tas sievietes, kas ir rūpējas par sevim, tas sievietes, kas ir līderis ikdienā, viņi brīžiem aizmirst, ka viņi paši ir vērtība. Un tāpēc es tiešām uzskatu, ka obligāti par sevi jārūpējas un izskatīties labāk, tas ir, par to nav jākautrējas. Mēs visas gribam izskatīties labāk un foršāk un skaistāk. Tā kā noteikti.